12. māja Ikšķeles novada pašvaldības Tautsaimniecības un finanses komitejas sēdē deputāti tika iepazīstināti ar lēmumu projektu, kas paredz pašvaldības administratīvās ēkas remontā ieguldīt vairāk kā 50 000 latu. Viens no vadmotīviem, kāpēc vajag kaut ko darīt, ir datortīkla rekonstrukcija. Jāpārvelk viss datortīkls. Viņš ir ļoti kritiskā stāvoklī un bieži vien ir daudz problēmas. Un pārvalkot datortīklu, tiek bojāts ļoti daudz sienas. Un ir ļoti racionāli automātiski veidot gan kosmētisko remontu, gan nomainīt grīdas segums, kurš ir krietnā daudzumos kabineti jau krietni nolietojies. Un vēl kā doma ir, kases mezgls ir ļoti neracionāls, viņš ir ļoti nepatīkams priekš iedzīvotājiem. Uz kabinetu rēķina plāno paplašināt vienu no ēkas gaiteņiem, kur varētu izvietot informatīvos stendus un krēslus pašvaldības apmeklētājiem. Remontdarbu projektā plānots sakārtot ne tikai iekštelpas, bet arī ēkas ieejas mezglus. Invalīdu iebrauktuvs ir nestandarta, viņas ir nepareizos slīpumos, pa viņām tikt augšā nevar, un pie šīm durvīm viņas vispār iztrūkst. Jā. Šis flīzējums, kurš ziemā ir ārkārtīgi slidens, viņš ir praktiski šie ieejas mezgli visi ir jārekonstruē. Tātad šis process paņem šo ieejas mezglu rekonstrukciju uz bruģi, kurš ir neslidens, vieglāk kopjams, un pie reizes tiek izveidot pareizos slīpumos visi invalīdu iebrauktuvs. Ņemot vērā faktu, ka Ikšķeles pašvaldības ēku plāno pieteikt arī energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, veicot remontdarbus ārpusē, sienas jau tiks sagatavotas siltumizolācijas uzlikšanai. Par minēto lēmumu projektu un finansu piešķiršanu tiks lemts nākamās nedēļas Ikšķeles novada domas sēdē. Zanda Tereško, Ogres televīzija.